Paldies, kad esiet šodien atnākuši, lai kopīgi ar mums nosvinētu vēl vienu ļoti pozitīvu notikumu Latvijas pasažieru pārvadājumu nozarē. Mēs visi zinām, ka Rīgas lidosta ir kļuvusi par Latvijas lepnumu, uz kuru ar baltu skaudību skatās ne tikai Igauņi, bet arī pārējās Eiropas valstis. Mēs zinām, ka šī ir milzīga iespēja ne tikai mums ērti ceļot, bet tā ir arī iespēja piesaistīt gan turistus, gan arī jaunu biznesu Rīgai un Latvijai. Bet, lai tas varētu notikt, nepietiek tikai ar to, kad lidosta uzrāda jaunus apmeklētāja rekordus. Nepietiek tikai ar to, ka ir Baltikas attīstās. Ir jāattīstās arī visam, kas ir saistīts ar to ceļu, kā cilvēks nokļūst Rīgā. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs esam šeit. Mēs zinām, ka ceļš uz lidostu var būt sākums brīnišķīgam ceļojumam, bet te pašā laikā tas var būt arī liela vilšanās. Un Lux Express biznesa pamatā ir tas, ka mēs cenšamies atrast vietas, kur mēs saviem klientiem varam piedāvāt nozīmīgus risinājumus. Un mēs redzējām, ka šis pakalpojums ir nepieciešams vispirmām kārtām rīdziniekiem, Rīgas viesiem, tālākai lidostas attīstībai, un visu beidzot tā ir iespēja arī mums darīt to, ko mēs darām vislabāk. Lux Express ir Baltijas autobusu pasažieru lielākais pārvadātājs. Un mēs neatlaidīgi strādājam pie tā, lai mēs piedāvātu ar vien jauniem pasažieriem ērtu un patīkamu sabiedriskā transporta pieredzi. Šodien mēs atklājam lidostas ekspresi, kas piedāvās ērtu, ātru un izdevīgu pakalpojumu gan mūsu vietējiem ceļotājiem, gan arī turistiem. Šodien mēs ne tikai uzsākam jaunu pakalpojumu, bet mēs arī izveidojam pakalpojumu, kuru labprāt gribētu izmantot jebkurš pasažieris, jebkurā no Eiropas lielākajām lidostām. Šī pakalpojuma daļa ilgstoši ir bijusi tukša, un tāpēc mēs ar prieku esam sadarbojušies ar lidostu, lai atklātu jaunu, kvalitatīvu, ātru un izdevīgu pakalpojumu mūsu kopējiem klientiem. Jo tāpēc, ka mūsu klients patiesībā gandrīz vienmēr būs kāds no jūsu klientiem. Un tā ir vēl viena lieta, par ko mēs, Lux Express, esam ļoti priecīgi, ka šī pakalpojuma tapšanā mums ir radušās ļoti daudz labas sadarbības, ļoti daudz labas draudzības. Pirmām kārtām es gribu pateikt paldies Rīgas lidostai par to, ka viņi palīdzēja mums saprast, kuros laikos ir visnepieciešamākais šis transports. Tāpat pirms pāris gadiem šāds pakalpojums nevarētu tikt piedāvāts
dēļ esošā tiesiskā regulējuma. Mēs gribam pateikt paldies satiksmes ministrijai par ļoti konstruktīvu sadarbību par to, lai varētu tikt paplašināts komerc pārvadājumu tīkls Latvijā. Mēs pagājušas mēnesi atvērām jaunu Latvijas garāko maršrutu no Liepājas uz Daugavpili, un šodien mēs atklājam šo maršrutu uz Rīgas centru. Tāpat mums bija izcila sadarbība ar Rīgas investīciju un turismu aģentūru, kas palīdzēja arī ar padomēm, kā labāk organizēt šo maršrutu. Mēs esam īpaši priecīgi arī par tūlīt sadarbību, kas tūlīt sāksies ar Air Baltica un vēl daudziem citiem, kā piemēram viesnīcām. Un mēs tiešām ticam, ka šī pakalpojuma veiksme nav atkarīga tikai no tā, ko mēs darām. Mēs ticam, ka katrs cilvēks, kurš ielido Rīgā, ir mūsu kopējais ciemiņš, un mūsu pienākums ir sadarboties, lai katram šim cilvēkam šī pieredze būtu maksimāli patīkama šeit. Tāpēc mēs esam ļoti lepni, kad mēs, kā Lux Express, varam nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu braucieniem no lidostas uz Rīgas centru. Paldies! Sveicināti, draugi! Patiešām ļoti priecīga diena. Nav šaubu, ka lidosta ir mūsu valsts vizītkarte, un lidosta vēl nekad nav bijusi tik labi savienota ar Rīgas pilsētas centru kā tagad, līdz ar šī jaunā ekspresa maršruta atklāšanu. Mums arī 22. autobuss piestāja uzreiz pie termināla izējas. Mums ir atbilstošas stāvvietas automašīnām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mums ir tepat arī labi iezīmēta Bolt taksometra stāvvieta. Katrā ziņā tas pakalpojumu spektrs, kas ļauj mūsu lidostas pasažieriem, gan mūsējiem, kas atgriežās mājās vai dodās darīšanās ārzemēs, gan mūsu ārvalstu viesiem. Tās ir lieliskas iespējas. Un, ja skatos arī uz vakardienas svarīgo lēmumu ministra kabinetā, tad nākotnē arī dzelzceļš sasniegs Rīgas lidostu, Rail Baltica starptautiskā stacija. Līdz ar to mēs noslēgsim šo komplektu visos iespējamos dažādos veidos, dažādos cenu diapazonos, nodrošināt iespēju mūsu pasažieriem, mūsu viesiem apmeklēt mūsu pilsētu un mūsu pirmo vizītkarti, mūsu faktiski reputācijas stūrakmeni mūsu lidostu. Līdz ar to liels prieks, man īpaši prieks redzēt arī starp klātesošajiem sadarbības partnerus. Kā jau kolēģi no Lux Express akcentēja, šāds maršruts jau netiek atklāts un netiek attīstīts izolēti. Šī ir sadarbība gan ar Air Baltica, gan ar viesmīlības un turisma nozari, protams, ar lidostu, protams, ar autotransporta direkciju. Es ļoti priecājos arī, ka šī ir otrā reize, kad mēs ar Lux Express kolēģiem īsā termiņā piedalāmies pasākumā, kas stiprina Latvijas sabiedriskā transporta piedāvājumu un īpaši šajā kontekstā savienoja mūsu lidostu. Tā kā vēl viens lielisks produkts lidostas sasniedzamības klāstā, novēlu arī visiem sadarbības partneriem, lai izdodās, lai konkurētspēju šodien svinam un cerams, ka šis maršruts ir uz ilgu palikšanu. Paldies! Labdien! Rīgas lidosta ir apkalpojusi maija mēnesī 618,000 pasažierus. Un jūnijā un jūlijā mēs sagaidām, ka šis pasažieru skaits pieaugs līdz 700,000, kas nozīmē, ka katru dienu lidostu apmeklē, atlidojot vai izlidojot aptuveni 20,000 pasažieru. Ja vēl pieskaitam klāt arī sagaidītājus un pavadītājus, tad šis skaitlis ir vēl milzīgāks. Protams, arī mums savienojamība starp lidostu un Rīgas centru ir viena no prioritātēm, un tādēļ mēs esam ļoti gandarīti par to, ka šis projekts ir īstenojies, un es vēlos no savas puses arī pateikties gan Lux Express, gan satiksmes ministrijai par sadarbību, gan arī saviem kolēģiem no komercdepartamenta, kur ir aktīvi strādājuši, lai šis projekts īstenotos. Visiem paldies un lai veiksmīgs bizness!